Raidījumu piedāvā Mobile Latvija un Continental vācu tehnoloģijas jūsu drošībai. Šodien mūsu raidījumā ir Kia EV3 un Kia EV4. Ļoti līdzīgi tehniski, ļoti līdzīgi cenā, taču dizainiski atšķirīgi. Paskatīsimies, kas ir atšķirības, un paskatīsimies, kurš mums patīk labāk. Patiesībā šodien uzdevums ir sarežģīts, tajā pašā laikā ļoti interesants, jo šie automobīļi ir pilnīgi identiski tehniski. Gan uzlādes ātrums, gan baterija, gan arī cena, gan arī svars ir vienāds. 81,4 kWh baterija, 204 zirgspēku jauda ir abiem, un tā ir priekšpiedziņā. Atšķirās konceptuāli šīs virsbūves. Par bagāžas nodalījumu abiem šiem automobīļiem daudz ko pateikt nevar. Tāpēc, ka viss ir praktiski, vienkārši saprotami. Vienīgais, ko mēs atradām, ir tas, ka ar paceltiem aizmugurējās rindas sēdekļiem EV3 ir par 25 litriem ietilpīgāks bagāžas nodalījums nekā EV4. Savukārt, Kia EV4 ir garāka riteņbāze un attiecīgi garāks salons. Nolaižot aizmugurējo sēdekļa rindu, bagāžas nodalījums ir par veseliem 160 litriem ietilpīgāks nekā Kia EV3. Kia EV3 aizmugurē sēdošajiem patiesībā ir diezgan ok. Lai arī kājām vietas varbūt nav tik daudz, krēsls ir noregulēts tā, kā man vajadzētu, ja es būtu šoferu pozīcijā. Bet ir telefonu uzlādes vietas, galvai vietas arī pietiek. Ir arī aizmugurējo sēdekļu apsilde. Tā kā kopumā, te var diezgan komfortabli sēdēt. Te jums ir arī pierādījums par garenbāzi, jo kā var ļoti labi vizuāli noteikt, tad šeit ir daudz vairāk vietas aizmugurējiem pasažieriem. Galvas rajonā patiesībā arī ir līdzīgs atstatums līdz griestiem, tā kā pat vizuāli šķietami zemāks un tāds šaurāks automobīls patiesībā salonā nemaz tā nav. Visas tās pašas ērtības, ieskaitot apsildi, telefonu uzlādi. Konkrētais Kia EV3 demo automobīls ir GT Line izpildījumā, bagātīgs aprīkojums. Arī izkārtojums patiesībā ir vienkāršs, saprotams. Uz stūres ir arī, nevis skārienjūtīgs, bet normāls pogas, arī vidus konsolē tas viss ir. Ir, protams, arī visi iespējamie konektēšanās punkti, kur palādēt, ir arī bezvadu lādēšana, un ir šāds te risinājums, kas kaut kādā ziņā atgādina drusciņu gaļas dēlīti, bet iespējams, ka to kaut kā diezgan jēdzīgi var izmantot. Kia EV4 demo automobīls šajā te, jāsaka, nedaudz vienkāršākajā izpildījumā salīdzinājumā ar Kia EV3. Patiesībā sevi ietver visas nepieciešamās lietas. Protams, nav sēdekļu ventilācijas, nav arī Harman Kardon mūzikas, taču uzlādes ir, porti ir. Vadības ierīces patiesībā ir ļoti līdzīgas, nedaudz savādāks dizains stūrei un vēl kaut kādi elementi, bet kopumā jūtās tas pats vibes, izskatās līdzīgi, teiksim tā, nebūtu jāpierod pārējot no vienas mašīnas uz otru. Skārienjūtīgais ekrāns priekšā ir labs, klimata kontroles bloks gan tiek aizsegts ar stūri daļai. Līdz ar to, neskatoties to, ka viņam ir parastās pogas, ko var paskraulēt, tā redzamība pie stūres braucot būs diezgan sarežģīta. Tas tāds viens mirklis varbūt, kas ienāca prātā. Savukārt šeit gaļas dēlīšu nav. Gaļas dēlīts laikam iet tikai dārgākās versijās. Sāksim ar Kia EV3. Abas automašīnas jau uz ziemas riepām, gan dažādi ražotāji, bet vismaz uz ziemas riepām, līdz ar to pēc šasijas arī mēs varbūt varēsim kaut ko drusciņu vairāk saprast no braukšanas viedokļa. Un tā kā tas ir tāds SUV-veidīgs automobīls, tad gan iekāpšana, gan izkāpšana pa durvīm un redzamība patiesībā ļoti labi ir. Tā saprotami viss ir un tā kā vajag. Tā kā pagaidām man patīk, pirmā sajūta ir labs. Arī tā dinamika 204 zirgspēku elektromotoram ir pietiekami laba, lai ikdienā braukt, ļoti atsaucīgs arī uz pedāli. Visādi citādi komforta līmenis ir foršs, arī vadāmība patiesībā ir tāda diezgan saprotama, skaidra. Es teiktu, ka te pat nav pie kā pierast. Ir šīs te lāpstiņas zem stūres, kas palielina vai samazina
rekuperācijas jaudu. Vēl viena interesanta lieta vai viens interesants fakts, ko es esmu novērojis elektroautomobīļiem, ir tas, ka šo te pretslīdes sistēmu var ļoti daudz precīzāk nokalibrēt, jo šī te atsaucība elektromotoram uz šo te akceleratoru pedālu un visu, tā kā vienkārši daudz ātrākas reakcijas var veikt. Un attiecīgi šīs te pretslīdes sistēmas vienkārši daudz perfektāk un ātrāk noķer visu šīs te nianses. Ziemas apstākļos faktiski elektroautomobīļa tie drošības asistenti, kas ir saistībā ar braukšanu, ar vilkmi, manuprāt, strādā vēl efektīvāk, jo vienkārši nav gandrīz nekāda starposma starp šo te smadzeni un riteņiem. Tā kā es teiktu, ka man patīk tāds viegli vadāms, saprotams, un tas, kas vislabāk man patīk, tas, ka patiekot pilsētas braukšana, kur ir mazie gabarīti, kaut kur jānoparkojas un tā tālāk, ļoti labi tiešām var redzēt šos te mašīnas gabarītus, tu jūti. Un, ja tu esi pareizi nosēdies pie stūras, tad viss ir labi. Heads-up displejs arī ir. Jā, ko vēl vairāk vajag patiesībā absolūti labi. Un arī ar labiem materiāliem patiesībā nostrādāts automobīls. Kia EV4. Pirmā atšķirība, ko pamanīju, protams, kāpjot iekšā, ir tas, ka automobīls ir zemāks. Faktiski tā sajūta ir tāda, ka, kad tu kāp Kia EV3, tu tādā nelielā SUV automobīlī, tādā crossoverī kāp iekšā. Savukārt EV4 Kia, kad tu kāp iekšā, vairāk atgādina tādu vieglo automobīlu. Lai arī klīrens ir diezgan labs, ir šīs te cross versijas bieži vien automobīļiem. Tāds tā kā vieglais automobīls, bet ar nedaudz paaugstināt klīrens un tādām tā kā moldingu uzlikām visādām. Šis atgādina drusciņu to žanru. Pirmais, ko uzreiz pamanu, ir nedaudz stingrāk piekara, kas arī ir ok, jo šāda zemāka automobīļa virsbūvē to ir vienkāršāk izdarīt, saglabājot kaut kādu komfortu. Komforta līmenis ir arī pietiekami labi, brauc labi, uz priekšu, redzamība, arī apkārt redzamība ir pietiekami ok, taču tāda drusciņ saspiestāka tā sajūta. Jā, Kia EV3, tad nedaudz lielāks tā kā plašums šķietami. Pārējais ir gaužām līdzīgi, nedaudz vairāk sportiski varbūt, nedaudz vairāk tā kā savāktāks, nedaudz stingrāks. Jebkurā gadījumā tieši tas pats, kas EV3 modelī, tu vienkārši iekāp un brauc. Viss ir saprotams, viss ir sasniedzams, viss ir vienkārši. Ļoti labi braucās. Patiesībā to svaru jūt, bet ir atrasts foršs tāds balans starp to, ka jā, viņš ir smags tas automobīls pret to izmēru, kāds tas ir, bet tajā pašā laikā nav tās sajūtas, ka piekara netikt ar to galā. Ir labi, ir tāda drošības sajūta arī no piekaras. Tu brauc un viņa visu izdara pareizi, tā piekara. Jā, cepurnos, man patīk tiešām. Inženieri ir pastrādājuši labi. Tiešām gan viens, gan otrs modelis cepurnos Kia šajā jautājumā. Tātad ar ko tad atšķirās Kia EV3 no Kia EV4? Ja jums vajag vairāk komforta, nav tik svarīgi, cik ir ietilpība salonā, tad Kia EV3 ir jūsu izvēle. Ja jūs braucat pilsētā, Kia EV3 arī būs ērtāk, jo ir labāk pārredzama un labāk kontrolējama gabarīti. Ja jums vajag ietilpīgāku salonu, lielāku bagāžas nodalījumu, jums patīk sportiskāka braukšana, zemāka braukšana, zemāka sēdēšana, tad Kia EV4 ir jūsu izvēle. Komplektāciju izvēlaties paši. Es savukārt izvēlos Kia EV3. Raidījumu piedāvā Mobile Latvija un Continental. Vācu tehnoloģijas jūsu drošībai.